tikko saņēmu 3 akumulātoru. Tās būs 51,2 voltīgās ar JK BMS. Un tās tikai metāla kastes ar BMS-u un visu, kas iekšā. Viena kaste aizies klientam, meža vidū, lauka vidū, absolūtā off-grid sistēmai. Nu, pa 2 kastēm nezinu, izdomāšu, kuras. Varbūt sev paturēšu. Izskatās, ka dzīve iet uz augšu. Es tikko attaisīju vaļā tās 3 akumulātoru kastes un esmu pārsteigts. Pirmais, ko es pamanīju, kad jau uzlikti šie te klipši, ar ko var sastiprināt savā starpā tās daudzās kastes, ja viņi stāv lielā čupā. Un es esmu ļoti pārsteigts, kad ir savākts priekšējais panelis. Ekrāns te ir, tā komunikācijas plate pielikta, šie te visi pielikti, jo to visu kādreiz pašam vajadzēja darīt. Nu, es atskrūvēšu vaļā, paskatīšos, vai tiešām tur viss jau ir saskrūvēts. Tiešām priekšējais panelis jau ir viss jau salikts kopā. Šie te, kur ar tiem vadiņiem vienojās tās akumulātoru cēles, tāda smuka plēvīte virsū, viņi pieskrūvēti. Nu, viņi, protams, būs jāskrūvē nost, bet te vēl tāda nianse. Bija ļoti liels risks sajaukt vietām šos te kabeļus, jo tāpēc, kad viņi te it kā krustiski jāliek, un tā it kā, kāds varbūt padomāt, ka no labās puses uz labo, no kreisās uz kreiso, un tad BMS nodeg. Bet te jau viss jau savienots pareizi tur viņi sakrustojuši, te piesējuši klāt tās klemmes pie plusa, pie mīnusa. Nu, protams, būs tie jāņem nost. Un arī priekšējais panelis, te viss būs jāskrūvē nost, lai akumulātoru cēles saliktu, bet, nu, tik un tā, te visa tā priekšē jau savākta, visa priekša savākta, nu, brīnišķīgi. Tas darbs tagad atkritīs. Tad interesanti, kā viņi savietosies ar manu to veco akumulātoru kaudzi, vai pēc izmēriem precīzi būs tāpat. Nu, skaisti. Uzliku 3. kasti. Apakšējās 2 ir ar Seplos BMS, šī te ir ar JK BMS. Platumi precīzi vienādi, kāju tās vietas, šie te caurumi precīzi vienādi, bet tā kaste, kas ir JK BMS, te priekšā pa 1 centimetru mazāka. Bet, nu, tas nekas. Tā, uzkrāmēju 3, un tulītās uzlikšu vēl 4. un pildīšu iekšā nevis 280 amperstundu tos akumulātorus, bet likšu iekšā 314 amperstundīgos. Un tādā gadījumā kaste būs nevis 14,3 kWh, bet 15 kWh. Un man tad būs nevis 121 kWh, bet plus 30 klāt 150 apmēram kWh.